Tad man jautājums Sergejam Krukam, kā jūs vērtējat pēdējā laikā veiktās tātad šīs zīmola pārkonstruēšanas, jeb šo rebrandingu lietas, un vai jūs, prāt, tām ir savdabīgi panākumi komunikācijā ar sabiedrību, jo, man liekas, tādā privāta persona līmenī par dzelteno presi, tad parasti, ja kāds pazūd no laikrakstu slajām, ja, tad vienīgais, teiksim, tu var apprecēties, vai, ja tu biji precējies, tu var šķirties. Tā, tas arī ir rebrandings, vai ne? Jā, varbūt ir līdzības, jo no otrās puses saņēma informāciju arī, un šī prezentācija arī to apliecina, kritiskus ziņojumus, gan tajā pašā Twitterī, Facebookā un interpersonālajās sarunās par to, ka pasliktinās, un tas saista to, nezinu, nemāku to pateikt, vai tiešām tas ir saistāms ar krīzes situāciju, bet krīze nav, tas ir provizorisks uzskats, arī kā patērētāju uzskats, ka krīze nav veicinājusi konkurenci un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, un tāpēc ir daudz biežāk jāsastopās ar aroganci un slikto kvalitāti, ko es savas uzstāšanās pirmajā daļā arī teicu, ko cenšas atrisināt šīs problēmas caur masu komunikāciju, nevis uzlabojot interpersonālo komunikāciju, un bieži vien tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no šīs, ko sauc par kultūras komunikācijas prasmi starp klientu un šīs organizācijas pārstāvjus tajā birojā vai pakalpojuma centrā. Un tanī vietā, lai labotu šo ārstētu slimību, cenšas ārstēt simptomu, kas ir redzamāks, tad jāmaina brands, jāpiesaista uzmanība, jāmaina logotips vai vēl kaut kā reklāma vairāk jāpalaiž, lai gan problēma ir tur tajā ikdienišķajā komunikācijā, bet tā, kā es teicu, mana hipotēze ir, ka šī interpersonālā komunikācija neņem vērā, ka es domāju šeit, atgriežoties pie Ģirta teiktā, šī pārliecība, ka visu izdara neirolingvistiskā programmēšana un kā cilvēkam var iesmērēt jebkādu preci, labi par to pastāstot, tas arī tādu viltus pārliecību rada, ka mainot brendu, saprotot ar brendu tikai logotipu, ja, vai izlaižot attiecīgi uzbāzīgās vai pamanāmās reklāmas, mēs varam atrisināt problēmu. Tad ir vietā, ka to var atrisināt daudz vienkāršāk, vai apmācot personālu, vai uzlabojot klientu apkalpošanu, ko mēs redzam arī dažādās kompānijas, kuras palielina klientu skaitu, samazinot apkalpojošā personāla skaitu, nobīdot to internetā, un internetā mēs neredzam rindas un nezinām, kad mēs varam īsti sagaidīt šo atbildi, un atbildes nāk ļoti vēlu. Tā kā šī saspringtība, šī neapmierinātība, es domāju, tieši tāpēc arī palielinās.